Sākās kaut kad pamatskolā, visa vaina televizorā. Es redzēju pārraidi par varoni sarkancelā darbā. Viņš mācēja rāpo pa sienām, lidot šaut un lēkāt caurām dienām. Un kopš tā mirkļa es nezinu vairs, kur likties, man negribas neko, izņemot to vienīgo. Es gribu būt Spider-Mans. Es gribu būt Spider-Mans. Un rāpo pa sienām, lidot apkārt caurām dienām. Es gribu būt Spider-Mans. Es dzīvotu slavā un godā tā kā varoņi televizorā un cīnītos pret ļaunu, protams, tikai tad, ja tie nodarītu kaut ko. Man būtu meitene blakām ar visām modeles darba dotībām, bet tas tā nav un... Ko? Bet tas tā nav, tas tagad tikai manas fantāzijas grau realitātei rauj. Knīpa pieru šauj, esmu pilsētas sēdz, brīžam drusku lēts. Ja mani sapņi piepildītos, būtu Spider-Mans. Dzīvos slavā godā kā varoņu televizorā, lēkāt varoņu pozā, visu dzīvi būtu rozā. Pie sāniem būtu žiep, nebūtu jānocena riepa. Man draudzene būtu viena, visas slaidas kā viena. Bet ko tu testies, un man gan patīk meitenēs, lai gan pa siem nemāk rāpties es. Man ne tikai izcēloties scenārijas gaujām un ar modeļu skuķiem mīlas ainām. Šautos sauri Ņujorkā, apspīlētā tērpā, raudzīt, lai mies valdīt manas vaktas laikā, kas sievietes tā vīrieši mani varētu saskatīt. Augsts debesīs! Augsts debesīs, jā! Dzīve tad būtu medus maize nekad, un mūžam nenāktos vairs visu laiku. Darbs? Haha, aizmirst par tādu. Supervarons gal galā maksāja par tādu. Es gribēju teikt, ka viena šī doma neapmet man vienu. Es gribēju būt Spider-Mans kaut uz vienu dienu. Es nezinu vairs, kur